priekš veselības uzlabošanas, un tu saki, tur 300 eiro ir dārgi, tad es varu uzreiz pateikt, tu nesaproti prioritātes dzīvē, ja tev šķiet 300 eiro priekš veselības dārgi. Protams, var lietot steroīdus un rezultāts būs, bet jāsaprot, ka, ja tu nevari savest veselību kārtībā bez steroīdiem, ja nu vienīgi tur nav testosterona deficīts, ja to, teiksim, ir normāls testosterona līmenis, ja tu nevari savest veselību kārtībā un uzaudzēt kaut kādus muskuļus bez steroīdiem, steroīdi jau nav risinājums. Jā, tu kaut kādu rezultātu sasniegs ātrāk, bet ja pašā laikā tu sabeigsi veselības drīzāk. Priekš veselības uzlabošanas, un tu saki, tur 300 eiro ir dārgi, tad es varu uzreiz pateikt, tu nesaproti prioritātes dzīvē, ja tev šķiet 300 eiro priekš veselības dārgi. Ja tev 300 eiro kā summa šķiet dārgi, tad ir skaidrs, ka tu neesi savedis kārtībā veselību, lai tev strādātu kārtīgi galvu, lai tu varētu kārtīgi mācīties, kaut ko apgūt un pēc tam dabūt adekvātu atalgojumu darbu. Līdz ar ko tā ir tāda vispārīga problēma. Kamēr cilvēks iet ar tādu domāšanu, tur veselībā pār 100 eiro dārgi, bet ja pašā laikā var nodzert vecrīgā 150 eiro nedēļā, tad tur dzīvē nekas nemainīsies.